Vēl dārzā man ir mana pļava nelielā. Protams, ļoti daudz puķis. Un paskaties, kādas samtenes. Un visas šīs samtenes es biju iestādījis siltumnīcā. Nu, tieši tādas pašas. Un tad iedomājies, kas tur siltumnīcā darās no tādām samtenēm. Tas ir briesmas. Nevar lielās samtenes stādīt siltumnīcā, jāstāda maziņās. Tad ir šāda veida puķītes. Nezinu, kas tās tāds ir. Un zirņi šogad. Daudz man teica, ka zirņi jau vairāk šogad nebūs. Bet vēl pāris dienas un zirņi būs gatavi. Ir jau arī šeit daži arī gatavi. Tādi, ko var uzreiz apēst. Man vienīgā kukurūza, kas palika dzīve. Tā šeit aug. Un šajā biezoknī, kur bija zemens, ir arī iemetušās avenes. Foršs liels avenes. Ņama. Šeit dārzā laukā man aug gurķi. Gurķi šeit ir reālos muģekļos. Paskaties, kādi lieli gurķi. Pilns ar gurķiem. Es tūlīt arī ņemšu nolasīšu. Tas nav bardaks. Vēlreiz atkārtošos, daudz domā, ka man dārzā ir bardaks, bet tas nav. Tas viss ir apzināti atstāts. Lai šādā dabīgā ceļā viņš viss te aug. Pats gāžās, pats viss notiek. Šie tomāti laukā auguši, es ceru, ka viņi vispār izaugs. Paties kāds muģeklis ar tomātiem. Ārā bija 5-6 grādi naktī vienu brīdi. Un vienalga izauga. Šitās neļķis man aug jau kaut kādus 2 gadus vai 3. Viņi sākumā bija šādos krūmos un nav ne jausmas, kā viņas vispār izdzīvoja. Jo es vienu vasaru viņas vispār atstāju bez ūdens, bez nekā. Šīs ņēma un izauga. Tad tās sēklas, kas paredzētas sīpoliem, ko es uzliku maisiņas virsū. Man nav nejausmas, ka tās sēklas būs gatavas. Bet es ceru, ka es nenokavēšu, ka viņas nepārvērtīsies par šādu te brīnumu izmirkušu. Varbūt, ka tādām arī jābūt. Nav nejausmas. Nolasīju gan piparmetras, gan mojitometras. Apgāzusies, baigais vējš. Tāds tās neļķis izskatās. Smuks īstenībā, nav nevaina. Šitie lielie kompostu maisi. Pasūtīju internetā, gribēju taisīt kompostu. Man viens no pirmajiem video, starp citu, ir par tādiem kompostu maisiem. Nekad viņus nepērcies priekš kompostu. Viņos var visu ko citu glabāt, tikai ne kompostu. Šeit gar malu man vīnogas. Un pavasarī viņas visi bija galīgi nosalušas. Pilnīgi beigts. Un šeku reku ņēmu un izlīdu. Esmu priecīgs par šiem kušķiem. Rudenī es viņus apgriezīšu un formēšu tā, lai aug skaistas. Un ļoti labi, lai ražo. Šīs nav vienīgās vīnogas, kas man ir. Man aiz namiņa vēl ir parastās zilās. Zilga saucās. Nu, tās šogad nenormāli ražoja. Es veselu spaini nolasīju ar vīnogām. Pagājušā nedēļā diemžēl nenofilmēju. Revolucionārā kompostu muca, kas ir pilna ar sliekām. Jāizver ciet, jāpāršķiro kompostu čupa būs. Tātad dārzā priekš sēklām man aug arī kabats. Katram latvietim dārzā jābūt kabacim. Ja tev ir dārs, tu esi latvietis un tev nav kabats, tas ir kaut kāds bardaks. Šis vispār kaut kāds brīnums. Es nezinu, man kaimiņš iedeva vienu mazu stādiņu. Viņš ir kaut kāds nenormāls mežons. Visu laiku metās un viņiem vot šitādi te pipši aug. Viņiem it kā jābūt tādiem lieliem un jākarājās. Reku lūk, kaut kāds viens apmēram ir tāds. Man nav nejausmas, kas tie tādi ir. Bet viņš ir baigies mežons. Viņš aizlien reku tur projām uz dārza otru galu. Tad man meitas iesēja puķis šogad.
Viss izauga. Ļoti skaisti. Skaistas krāsainas puķis. Ļoti labi. Un arī šeit es esmu uzlicis kameni ložņā. Čau kameni. Hello Bumblebee. Priekš sīpola sēklām. Tie globo. Šausmīgi gribētos, lai būtu kaut kādas sēklas no viņiem arī. Šī vaga vienkārši visu vasaru ir aizaugusi. Bet nevajag iespringt pa lietām, kuras gribās, lai ir tādas, kādas viņas ir. Nu tālūk. Apmēram apgājām riņķi manam dārzam. Var parādīt arī rabarberus, kāda man izskatās. Šie no sēklām auguši rabarberi. Tie, ko es vienā no pirmajiem video rādīju, ka iesēju podiņos, pēc tam izstādīju laukā. Super duper. Šeit ir arī mazie zaļie čili. Jā. Un paprika, protams. Šitā paprika iespējams, ka jau būs gatava, tulītās jāņem nost. Ļoti labi. Lai jums fejuma diena. Čau!